esmu meitene. Es esmu Āne Jāntrope, un es daru visu un daudz ko, bet galvenais es dejoju. Galvenā lieta, ko es organizēju un ko es tendēju uz vasaras nometnēm. Bērnu vasaras nometnēm, deju vasaras nometnēm, jo tā kā es dejoju, tad viss ir saistīts par deju, un tā arī tas viss aizsākās un radās. Un tad, protams, bērnu pasākumi, dzimšanas dienas un viss kaut kas tāds vajadz. Bērndārzā, kur man bija forša skolotāja, pasniedzēja, kas man izdedzināja un lika iemīlēt deju. Un tad es visu laiku dejoju, līdz nonācu Rīgas studijā pie Arņa Meļņa. Un tur bija pasniedzējis Šants tāds, un tad pēdējā laikā tas bija baigi interesanti, viņš bija melnādains, un tad likās, wow, es dejoju par melnādainu cilvēku. Un viņš man lika vēl vairāk iemīlēt deju, līdz es sapratu, ka es tiešām gribu pati dejot un vēl vairāk dejot, ne tikai treniņos. Un tad, tā kā Ogrē tāda lieta kā dejošana nebija, tad es sākām ar citiem jauniešiem, ka pēdējā laikā arī patika deja, tā kā savā starpā dejot, savākties kopā un pavadīt laiku deju zālē. Līdz mirklim, kad bija viena sieviete un puisim Jurim, kurš bija tā kā mūsu viens no līderiem, piedāvāja trenēt tā kā zem viņas studijas. Un tad mums piedāvāja Ogrē telpas pašiem savas, un tā mēs dejojam un esam paplašinājušies jau līdz tam, ka mums ir 8 treneri, kas trenē zem vārda Dževija Klemens Company, un mums ir 10 filiāls pa visu Latviju. Un treneri ir patiesībā jaunieši, kuri jau ir pieauguši cilvēki, mūsu audzēkņi, tā iznāk, kas sāka mums kopā dejot, kuriem bija atnākot pie mums 12 gadi, un tagad viņiem jau ir 20 un vairāk, un viņi ir treneri. Jo tu kļūst vecāks, tev mainās tavas vērtības, tavas lietas, tavas prioritātes, un tavu mērķi, un tas, ko tu vēlies, un to, ko tu ej, tas visu laiku mainās. Mēs esam izvirzījuši ar jauniešiem viņus kopā, un līdz ar to es esmu nedaudz arī pakļauta viņu mērķiem augstākajiem, bet katrā ziņā būt Latvijas ikona, kas saistīts ar dejošanā, un tā, lai visu pasauli zina, ka Latvijā ir dejotāji, un nevis tikai mēs tādi mazi valstī, neko nedaram, bet mēs arī dejojam, un tā kā būtu, lai dzird, ka mēs esam lieli, nevis maza studija. Kaut kur padejo, kaut kur ne, bet mēs tiešām to darām plaši, kā ģimene, nevis vienā mazā mājiņā, un viss. Barjeras dzīvē. Ja viņas ir, tad es viņas neuztveru kā barjeras. Es uztveru to kā mācību. Vai arī kaut kādā laikuma posmā termiņā noliktu lietu, ar ko man ir jātiek galā un no tā jāpaņem labākais, nevis tā kā barjera, kas man tagad ierobežot vai traucētu. Tas man īsti netraucē, tāpēc, ka no katras lietas, ko tu dari dzīvē, ko tev nāk saskarties, tās tevi māca un liek būt labākam. Lielākā mācība. Lielākā mācība. Viņas reizēm ir tik daudz, kad vienkārši iet un darīt. Nepadoties un darīt. Lai arī tev cilvēks saka, ka nē, reizēm, bet vienkārši iet un darīt. Darīt. Un arī mācīties no gudrākiem cilvēkiem. Ieklausīties savā sirdī, ieklausīties savā ķermenī un ieklausīties sevī pašā. Un noticēt sev un vienkārši saprast, ko tu pats gribi, izanalizēt sevi. Vienkārši sāc ar sevi. Ir labs teiciens, mainīsies tu, mainīsies viss tev apkārt. Mainīsi kaut ko tu, mainīsies tavu cilvēku tev apkārt, vai situācija mainīsies. Jāsaprot, vai tas ir, ka tu tajā pašā 12. klasē, kad tu beigsi 12. klasi, ja tiešām tu gribi mācīties kaut kādu veidu matemātiskas lietas, abstraktas, radošas vai konkrētas tiešas. Tad tur jau sākts analizēt pašā beisikā. Tavs iedvesmas avots? Jaunieši. Bērni, jaunieši, apkārtējā vide, vecāki, draugs. Viss tas, kas man ir apkārt. Tas man iedvesmo un tas man liek darīt un man virz uz priekšu.
jau no paša sākuma ir jābūt kaut kāda veida režīmam. Jau bērnībā katram no mums iemāca, vai liek vecāki darīt kaut ko, piemēram, apmeklēt kaut kādu pēcpulciņus. Un tad, kad tu iemācies, ka tu dienas laikā vari ne tikai aiziet uz skolu, aiziet apmeklēt treniņu un atkal būt mājās, bet ka tu vari vēl paspēt vēl dažas lietas bez tā, kas tev ir ikdienas skola vai mājas. Vai tas tās dejas, tad tu iemācies darīt daudz vairāk. Un jo vairāk darīt, vairāk izdarīt vari. Ne? Un jāmēģina darīt viss, ko tu vari darīt. Un kur tev ir dota iespēja to darīt. Ja tev, piemēram, kā šajā gadījumā man piedāvāja vadīt vienu pasākumu, es nevis tur domāju, nē, jā, es uzreiz, jā, tu vari. Jo mazums tur var atvērties cita veida durvis un tu vari uzzināt daudz ko jaunu un interesantu. Tu vari pamēģināt novadīt tādu veidu pasākumu, arī tu vari, nezinu, nolikt no klints, ne, bet izlikt ar gumiju. Tas bija mans izaicinājums, vai es to varu, vai es to nevaru. Es izdarīju to. Man iepatikās, es gribu vēl.